Jā, tātad sveikas dāmas. Šodien ir daži jautājumi, ko gribētu apspriest, ja uzdod jautājumus vienus un tos pašus, lai mēs neatkārtojamies. Pirmkārt, ir tādas pamatlietas par to, kāds mums ir ražošanas mēnesis kompānija Dolaive. No katra mēneša 16. datumam līdz nākamā mēneša 15. Tātad 15. datumā svētdien šīs ražošanas mēnesis būs beidzies. Ja? Vēl var paspēt pasūtīt, kas kuram ir nepieciešams, apskatīties savus punktus, statusus un tā tālāk. Bet, lai jūs varētu apmēram orientēties, kur jāskatās, kas jāskatās un kas būtu jādara, tad šobrīd nedaudz par ofisu, par punktiem un mārketinga plānu. Viens, ko es noteikti gribētu teikt, kad jūs jau noteikti esat ievērojuši, tie, kas darbojas šeit, nav nekas obligāts. Nav obligāti pirkumi, nav obligāti nosacījumi, ir jūsu brīva izvēle. Ja jūs gribat darboties, tad šeit ir visas iespējas. Tātad es šodien stāstīšu noteikti tā pa maksimumu visu, ko piedāvā kompānija, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas obligāti jādara, obligāti jāpērk, obligāti jāizpilda. Jūs katrs novērtējat savus spēkus, vēlmes un vajadzības. Tātad, lai piereģistrētos, pirmkārt ir vajadzīgi 250 punkti. Ja, tas noteikti, kas zina, jau tas zina, bet drošības pēc atkārtošu. Un tad nedaudz pašaverēsimies, tā teikt, pa mājaslapu. Tagad mēģināšu kopīgot ar jums. Viens punkts, ja, tad mājaslapā, kur jūs varat ieiet, ir mydolaive.com. Reku te augšā var redzēt, ja kas vēl varbūt nezina, vai tā no galvas nevar pateikt. Tātad tā, nobīdīšu ekrānu. Lai mēs varam ieiet iekšā, pirmkārt paskatieties, te augšā ir piedāvātās dažādas valstis. Tas ir tādā gadījumā, ja jūsu partneris reģistrējas kaut kur citur. Nevis Latvijā, reku mums te tā zona Latvija, Lietuva un tā tālāk, ja? Bet, piemēram, reku Itālija vai nezinu, tur Čehija, ja? Vai Vācija un tā tālāk, izvēlamies tie pareizo zonu. Un attiecīgi valodu. Tie, kas vienkārši logojas iekšā, tad reku te ir poga login. Es šobrīd pierakstīšos no vīra profila, šeit vēršu jūsu uzmanību, kad te var ievadīt gan e-pasta adresi, gan jūsu LV numuru, ja, viņš vienādi labi saprot, un attiecīgi jūsu paroli, ja, tā, kas ir minēta jums izveidotā reģistrēties. Tā, es ceru, ka es pareizi atceros, jo parasti jau strādāju ar savu mājaslapu. Tātad, kad mēs tikām iekšā sistēmā, tas te ir uzkāries, bet labi. Te rekur augšā pa labi ir iespēja izvēlēties valodu. Man šeit ir uzstādīta krievu valoda, bet, labi, tas arī nav nekas. Reku pats pirmais, ko jūs redzat, kad pēdējais pārreicins ir noticis tādā datumā tikos un tikos. Tas ir bijis šodien. Pārreicins notiek 2-3 reizes dienā kā minimums. Un vienkārši, lai nerodās situācija, ka jūs sakat, vai man te partneris ir iepircies, kaut kas ir sadarīts, bet es neko neredzu. Pirmais, pievēršam uzmanību, kad ir bijusi pēdējā atjaunināšana. Tālāk, ja šeit viņa arī dublējās, parādās valoda, vārds, uzvārds, jūsu ID numurs, jūsu tekošais status, team leaders, ja? Un attiecīgi dažādi simboli, ko es arī vēlāk pievērsīšu uzmanību. Un šeit konkrēti manā gadījumā daži arī, kas strādā ilgāk par 3 mēnešiem, noteikti arī redz, ka jums ir beidzies biznesa asistents derīguma termiņš. Ja? Tā ir programma, ar kuras palīdzību mēs varam pārskaitīt naudu no viena virtuālā maka uz otru un visādi citādi brīvāk rīkoties, bet atkal gribu pieminēt, ka tas nav obligāts nosacījums. Šeit atkal nospiežot, jūs varat papētīt, kāda ir tā starpība. Tā, es mēģinu te bīdīt logu šurpu turpu. Te ir, kas notiek, ja jums ir tas biznesa asistents, kas nav, un nospiežot reku testravņi preimущества, ja, jūs varat ieraudzīt arī tādu tabuliņu, kas notiek, ja jums ir, un kas notiek, ka jums nav. Ja, bet, kā es jau minēju, nav obligāts nosacījums. Kā jūs redzat, šajā profilā viņš man nav un attiecīgi absolūti nebēdāju. Tātad ejam tālāk. Reku te parādās sadaļas.
Jā, principā šobrīd nestāstīšu sīki un smalki pa katru, bet, lai jūs vismaz orientēties, pēc tam papētīsiet. Te ir sadaļa par mums, par kompānijas zinātnisko padome, par partneriem, kādi ir apbalvojumi, certifikāti un tā tālāk, fotogalerija un tādas lietas tīri pa kompāniju. Šeit ir sadaļa jaunumi, jūs varat papētīt, kādi ir bijuši, kam ir paaugstinājumi, kur ir jaunie direktori ir izveidojušies un tā tālāk. Pat neveršu vaļā, netērēsim laiku. Šeit gan pakavēšos nedaudz veikals. Ja? Tātad šeit ir komplekti, kur ir nabori Badaf. Ļoti ērti, manuprāt, kompānija ir padomājis par to, ka šeit jau atbilstoši jūsu vajadzībai ir sastādīti gatavi komplekti, kurus jūs varat ņemt uzreiz, piemēram, nospiežot izvēlēties un samaksāt vai arī ņemt pa daļām, bet šeit jums ir tāds špikerīts. Ja trūkst enerģijas, ja holesterīns vai svars tā kā nepareizs, vai ar cukuru kaut kādas lietiņas, vai vajag attīrīties un tā tālāk, ja papētiet. Atkal nespaidīšu pogas vēl, ko gribēju pievērst uzmanību. Nospiežot šeit uz paketes nosaukuma, jums atverās apraksts, ja, kas te ir vajadzīgs, atkal un ar visu laika pieņemšanu, ja, cikos ir lietošanas laiku, tā precīzāk, ar cikos ir jāiedzer tas, cikor tas, bet neiespringstam absolūti 8:00 iedzer dienu pirms ēšanas, tas nenozīmē, ka obligāti 8, ja jūs ceļaties 10. Pielāgojam savam dzīves ritmam, te ir galvenais saprast, kad iedzeram vienu lietu, pēc pusstundas iedzeram kapsulas, tad pēc pusotras stundas tas un tā tālāk. Ja? Vienkārši, lai cilvēks nenobīstās, es 8 nevaru, es jau esmu darbā vai vēl kaut ko. Pielāgojam savam dzīves ritmam. Tas ir pa komplektiem. Tālāk ir mums noteikti daudziem jau pazīstama sadaļa bioloģiski aktīvās piedevas, kur attiecīgi jūs varat redzēt visu, ko piedāvā kompānija. Varat palasīt, ieiet iekšā, ja, ko gribu šeit pievērst uzmanību, ir par to, kad nospiežot atkal uz produktu nosaukuma, parulējam uz leju, kur ir sadaļa, apraksts, ja, sastāvs. Lūdzu, visi ir lasam, rulējam un lietojam. Lietošana, jā, kā jāglabā un kādas ir piesardzības mēri. Tātad šeit man stāv krievu valoda, bet kā jau minēju, reku augšā jūs varat nomainīt uz jebkuru jums ērtu. Šobrīd latviešu pagaidām nav, bet mazums vācu, angļu un tā tālāk droši ņemam un lasam. Tātad vēl visi apraksti latviešu valodā ir pieejama doklubs.lv mājaslapa latviešu valodā, kur ir arī atsauksmes. Ja? Tā kā izmantojam izdevību, liels darbs ieguldīts pārtulkojot uz latviešu valodu. Tālāk ir Lazizala atsevišķa sērija, ekskluzīva kosmētiskā sērija, ir komplektiņš uzreiz vai nopirkt pa daļām, krēms, serums un attiecīgi kapsulas. Ja? Papildusi paraudziņa, bet šobrīd viņa nav pieejama un ļoti smuks dāvanu maisiņš, kompānija padomā pa visu. Pa šīm kapsulām noteikti daudzi jau ir sajūsminājušies, par serumu te pilnīgi stāv rindā un gaida, tik līdz būs, ja? Būs pieejams. Tas varētu teikt tāds liftings ar botoksu, bet bez botoksa. Ja? Ļoti labs efekts un ļoti labi strādā un cilvēki pārbaudījuši un pārliecinājušies. Tad ir kosmētiskā sadaļa. Ja? Droši arī ieejam iekšā augstvērtīgi produkti ar cilmes šūnām, reku tas alojas jaunā sērija, mazgāšanas putas, intīmās mazgāšanas putas, attīrīšanas gēles, tad ir sejas toniks, micelārais ūdens, dienas un nakts krēms. Ja? Nav jābaidās no vārda, ka te ir jaunā sādas kopšana. Ja? Pilnīgi droši viņš der visiem. Ja? Par to arī bija seminārs un ir minēts, tā kā droši izmēģināt. Attiecīgi tālāk te ir ikdienas šampūni, kā jūs redzat arī ziepītes, ja, mazgāšanas gēles un tā tālāk un tā tālāk. Tā, kaut kas te, jā. Tad ir keratīna šampūns, balzāms, zobu pasta, izpētiet, vārds sakot, lai es netērēju laiku uz to. Reku šīs chlorofīlā ķermeņa skrubis mums nāks dāvanā tiem, kas 16. datumā veiks savu pasūtījumu 500 punktu apmērā, ja iepriekšējā periodā ir bijuši izpildīti šie nosacījumi 500 punktu apmērā. Pirms tam mums bija ķermeņa sviests.
Ja, un viņas šobrīd kompānija saka, ka mainīs vienu mēnesi tā. Pat šeit tāds sīkums, jā, bet ir pārdomāts par to, lai mēs maksimāli izmantojam visu nepieciešamo. Tātad tālāk ķermeņa roku krēms, jā, un ļoti laba lieta, manuprāt, ir ērta, ir paraudziņi, jā, kam ir nepieciešams, droši ieejam iekšā un paskatāmies. Tālāk. Es jau te kaut ko saliku grozā. Labi, tad ir shapecoats, jā, tas ir tā. Šeit ir pieejams, jūs redzat, arī pieņemsim drēbes, sportiskās un tā tālāk. Mūs vairāk, par ko mēs šobrīd runājam un interesē, ir šeiki. Ir šeiks svara samazināšanai un olbaltumvielu avots, kas ir sportistiem. Pievēršam uzmanību, jau bija likusi mūsu čatā, šobrīd pa 1 eiro, jā, faktiski pa brīvu varētu teikt, pieejami garšas paraudziņi, ko ar viņiem dara, liek klāt šeikiem, lai neapnik vienu un tā pati garša mēnešu laikā. Bet, redziet, kompānija godīgi brīdina, ka derīguma termiņš ir šī gada augusts. Kaut gan es domāju, tur pāris mēneši nekas ar viņam nenotiks, jo tur ir katrs paraudziņš tādā atsevišķā maisiņā un viņš ir aiztaisīts pilnīgi droši. Bet, labi, tas ir kā nu kurš, ja. Tā, šeit ir lielākos iepakojumus, pieejams tās pašas garšas, visas nē, bet ir 2, sāļā karamele un kafija, un reku var nopirkt arī smuki mazi paraudziņi, daudzi no mums viņus ir saņēmuši dāvanā, varējām pagaršot. Te viņus var iegādāties, mazums kāds negrib uzreiz lielo paku pirkt, var paņemt mazo. Tātad ir funkcionālā ēšana, kas būtu sausās brokastis un batoniņi, jā, ļoti veselīgi, ļoti dabīgi, droši arī var izmantot. Starp citu, sausās brokastis var dabūt dāvanā, parādīšu vēlāk kā. Tā, un tālāk tur virtuālais prezenters, tā ir programma, ko var izmantot. Šajā reizē varbūt nestāstīšu, jo mēs arī paši viņu salīdzinoši maz izmantojam. Te vairāk gribētu parādīt, kur ir mārketinga materiāli. Te ir tādas forša lietiņa, kā, labi, tur katalogi un infolapas un tā tālāk, bet gadžeti. Es nezinu, vai visi no jums zina, vai visi esat ievērojuši, labi, maskas un tā tālāk, dāvanu maisiņi, ļoti smuki dāvanu maisiņi, reku, piemēram, keratīnam atsevišķi, ja, te ir piezīmju lapiņas, arī visādas turēšanas lapas un blociņi, un labi, te kaut kādu mikrošķiedru lupatiņas, ja, bet tas, kad ir padomāts arī par dienu un nakts komplektam, piemēram, ļoti smuks maisiņš, ja, uzreiz savādāk izskatās. Tā, te arī varat izpētīt. Un attiecīgi glāzītes, kaut gan šobrīd viņas mums ir nav uz vietas, visi kaut kā ir sapratuši, ka smukāk tomēr no tā. Pagaidите, дети, иду, спускаюсь, идите уже. Tā, izslēdzam skaņu lūdzu, kas mums ir pievienojies. Aha, tā, labi. Apklusināja, viss ir kārtībā. Tā, lūk, un attiecīgi paskatāmies, jā, kad būs pieejams, var droši iegādāties. Tas ir attiecībā uz veikalu. Pasākumu daļā te var papētīt, kas notiek, kur notiek un kāpēc notiek. Arī nepievērsīšu īpaši daudz uzmanības. Pati svarīgākā sadaļa šobrīd ir tā, pabīdu, Zonečļiena kluba, tas ir mūsu kabinets, kur notiek visa darīšana, parādīšu kas un ko un kā. Tātad pamats ir, reku šeit ir struktūra, kur var skatīties viņu saraksta veidā, koka veidā vai tabula veidā. Es izmantoju sarakstu, man tīri personīgi tā ir parocīgāk, jā, tad arī parādīšu, kā kas notiek. Reku, pieņemsim konkrēti šim cilvēkam sarakstā šobrīd ir struktūrā 28 cilvēki, 8 ir aktīvi, te var paskatīties, cik pats ir pieteicis, cik ir jauni šomēnes ir piereģistrēti, tāda vispāra informācija. Un tālāk, reku, ir tas koks, kur jūs varat redzēt kādas lietas. Pirmkārt, vārdu uzvārdu, ID numuru, ja, pašas aktivitāte, reku 510 punkti šajā gadījumā, un kopējais struktūras apgrozījums. Veidojas viņš kā? No tā visa, kas darās apakšā. Ja, šajā gadījumā ir 3 kājas, šādi viņas izskatās, un ko mēs varam redzēt vēl? Nospiežot šeit sadaļa profiļu, ja, jūs varat ieraudzīt, kas ir iekomendējis, kādu, tur kaut kādus kontaktdatus un tā tālāk, un svarīga sadaļa šeit būtu, kad cilvēks ir piereģistrējies,
Un, ja tas vēl nav pagājuši 30 dienas, te var smuki sekot, kad tad viņas beigsies. Attiecīgi tālāk šeit smuki var redzēt arī struktūra. Šī sadaļa ir tāda tīri informatīva, cik jums ir cilvēki, cik viņi ir bonus sistēmā, bet šī pat informācija rekute blakus statusam, rekute team līderis un nākamais ir 28 lietotāji. Tā kā šo jūs ļoti maz izmantojat to struktūru. Svarīga sadaļa, ļoti svarīga, ir biznesa, kur var redzēt attiecīgā periodā, kuru var pamainīt ar bultiņām uz priekšu atpakaļ, cik ir šomēnes veikta pašu aktivitāte, cik ir karjeras struktūrā ir veiktie pirkumi un cik ir kopā aktīvie punkti uz šo brīdi. Tātad uzreiz nelielā līriska atkāpe, kas ir aktīvie punkti. Es pat te uzzīmēju, kā nu es mācēju, ja? Ielikšu arī mūsu čatā, ko nozīmē aktīvie punkti. Tātad, nu jā, te apmēram vai nu jūs redzat mani, vai nu manu zīmēm, bet ielikšu bildi, pēc tam varbūt būs drusciņ vēlāk saprast, šobrīd tādā teksta formā. Tātad, ja jums ir veikta aktivitāte 15. datuma, punkti, kas iet jums statusā iekšā, ir tie, kas nav vecāki pa 30 vai 31 dienu, attiecīgi, cik ir bijis tajā mēnesī. Tas nozīmē, ko? Ja 15. datumā cilvēks ir veicis pirkumu, nākamā mēneša 16. datumā viņi vēl ir aktīvi. 17. datumā viņi skaitās ārā no kopējā nopelnītā punktu skaita. Tāpat arī, ja 16. veicis pasūtījumā, viņi spēkā līdz 17. datumam. Un tā tas lineāls bīdās mēneša griezumā, un visu laiku aktīvie punkti ir tie, kas ir svaigi, kas ir iegūti mēneša laikā. Es tā ieturēšu pauzi, lai jums bišķi nosēžās, pēc tam uzreiz saku, nekautrējamies pārjautāt, ielikšu bildi, svarīgi ir saprast, ka aktīvie punkti ir tie, kas ir uztaisīti mēneša laikā. Vēsturiski visu var redzēt, viņi saglabājās, bet statusam un visiem bonusiem iet iekšā tie, kas ir 30 vai 31 dienu veci. Tā. Ja varbūt kādam kaut kas nav saprotams, jūs arī pasakiet, ja nu kas, lai es tā saprotu, vai pamēt ar galvu, vai pasakiet, ak, Dievs, šausmas ārprāts, ko tu mums tas stāsti. Nu, labi, pagaidām ir klusums. Tā, to zīmēm es ielikšu iekšā, teikšu uzreiz, man pašai, teiksim, kā ir pielica pēc kāda laika, tāpēc, ka kamēr nesāc darīt, ir lietas, kas vienalga neaizcerās. It kā stāstīts, rādīts, jā, bet tad, kad uzķer to, tad arī pēc tam ir tā saprašana. Jā. Tā, tas ir tas, kas attiecās uz šo sadaļu. Tātad skatāmies aktīvie punkti. Jā. Šobrīd rekrutē Kasparam ir 6371. Team līdera statusam ir nepieciešami 8000, jā, un šeit es redzu, jā, ka cilvēkam pietrūks 1700. Nu, tā, tīri informatīvi. Tālāk es te varu paskatīties, kas zem viņi ir pieslēdzis, jā. Es redzu, ka piemēram, Lilija ir aktīva. Kā es to zinu, rekur ir groziņš, viņam nav nekāda atslēga priekšā, kā Inte, ja? Rekutē ir tā leģenda, te var palasīt, kas ko nozīmē. Attiecīgi, reku Zaiga mums ir ieguvusi, redzat, tāds kaus, tas ir tas zelta kaus, ko var iegūt tikai un vienīgi pirmajās 30 dienās, ja izpildās nosacījums, ka jūsu pašu aktivitāte ir 5 punkti un jums ir 3 kājas, nu, faktiski, ja partneri, kuriem arī ir 5 punkti. Ko tas kaus dod? Viņš dod jums to, kad ja jūs izpildat šo nosacījumu, tad mūžīgi mūžos jums, pateicoties ātram darbam pirmajā mēnesī, nāks papildus 1,5% no kompānijas apgrozījuma. Un to var nopelnīt tikai un vienīgi pirmajās 30 dienās. Ja? Tāpēc es arī vienmēr jauniem partneriem, kas tikko iestartēju, arī silti iesaku šo bonusu izmantot. Tā, tas, kas attiecās uz šo sadaļu. Ja? Tad reku te var paspiest bultiņas, paskatīties, kas ir zem jums, dziļāk un tā tālāk. Tā. Nākamā sadaļa ir tepat, kur ir parādīts tā pati informācija, bet koka veidā. Nu, kā es jau minēju, man tas koks tā mazāk patīk, ja? Bet jūs varat papētīt, kā jums tā uztveršana, kā ir vieglāk un saprotamāk. Ir tāpat ir iespējams redzēt tabulā.
te arī visa informācija, kas, ko, kā, jā, bet, kā es jau teicu, izmantoju struktūru. Tā, tad ir uzgaidāmā telpa struktūrai, tas notiek, kāpēc viņu un kad mēs viņu izmantojam, tad, kad mums ir jauns cilvēks pieslēdzies, mums viņš jāieliek tajā struktūrā un attiecīgi arī jāieliek viņš bonus struktūrā, tur, kur viņš saņem komisijas. Savādāk, ja viņš ir palicis pa kandidātu, kā šobrīd es redzu vienam cilvēkam, te gan nav reku šajā kājā, tāpēc neparādās, ir pieslēgts jauns cilvēks, bet viņš vēl nav ielikts struktūrā. Par to arī šobrīd tā mazāk, ja tad, kad būs šīs pasākums, droši nekautrējamies pajautāt man vai savam sponsoram. Tāds pats tās ir ar bonus struktūru, ja ir iespējams redzēt dažādos veidos, vai nu tāpat kā pirmīt bija saraksta veidā, vai tāpat koka veidā, vai tabula veidā. Tas ir informatīvi, ja? Tātad šeit, ja jums ir prioritārie klienti, tad šeit nospiežot reku saraksts var redzēt. Šajā gadījumā viņi nav, bet tiem, kam ir, viņu ieraudzīs. Ja? Un tālāk ir svarīga sadaļa piereģistrēt jaunu kluba biedru. Tā. Par to reģistrēšanu uzreiz, reku jums te atverās tāda lapiņa un parādās, ja, ka jūs varat aizpildīt vai nu piereģistrēt kluba biedru vai piereģistrēt klientu. Šeit nedaudz par tām atšķirībām un kas, ko, kāpēc. Teikšu atklāti, ja tas jūs zinat, ka šis cilvēks ir vistīrākais lietotājs, kad viņš tikai tur ik pa brīdim iepirksies, neaizņemiet savu struktūru, neaizņemiet vietu un nereģistrēt viņu kā partneri. Ja cilvēks skaidri un gaiši pasaka, jā, es gribu strādāt, es nāku kā partneris, protams, te nav vārda vietam un runājam, kad reģistrējam kā partneri. Bet nav jābaidās arī no tā, ka cilvēks, kurš piereģistrējas pār klientu, viņš pēc tam pārdomā, jo produkti tiešām, pat tiem es vispār šodien nerunāšu, ja, produkti ir kolosāli, strādā un tā tālāk, kad cilvēks saka, zini, es te vēl pastāstīju, man vēl ir interesi, cilvēks arī grib strādāt, ko darīt. Neuztraucamies, klientu vienmēr var pārtaisīt par partneri, ja. Tagad laikam man parādīt nesanāks gluži, bet te ir... Ja jūs esat piereģistrējis, ja jūs esat klients, parādās tādas bultiņas par īņķi, ja, nospiežot uz tām, jūs varat pārlikties par partneriem un viss un lieta darīta. Jūsu sponsors ieliks jūs attiecīgi struktūrā un jūs varat darboties un izmantot šo sistēmu. Tātad pavisam daži vārdi par reģistrāciju. Šeit izvēlamies kluba biedru, ja uzrakstam savu e-pasta adresi, ko nozīmē partnera links. Nerakstam kaut kādi zaķīčus, skaķīčus vai tur, nezinu, mana mīlestība numur 5, ja, lai tas izskatās zolīdi, es bieži vien iesaku ierakstīt vārdu uzvārdu. Tad jums parādās tur, tā kā man, piemēram, Jelena Vecele, maidolai.com. Tas ir tas links, ko jūs turpmāk varēsiet sūtīt saviem partneriem. Kur viņu var redzēt? Šajā gadījumā, reku atveram blakus vārdam uzvārdam, ir tāds 3 stūrīts uz leju, parādās jūsu profils. Nospiežot uz tā, parulējam drusciņu uz leju, kur ir partnera links reģistrācija un klienta links reģistrācija. Izvēlamies to, kas mums ir vajadzīgs, ja, un nosūtam klientam. Vai topošam partnerim un tā tālāk. Tā. Un tad attiecīgi... lai tas smuki izskatās, jūs varat arī ierakstīt, ko jūs gribat, bet tā, lai tas ir lietojams. Tālāk, uztaisam paroli, te ir nosacījumi, jā, 8 zīmes, vajag lielo burtu un ciparu obligāti. Izvēlamies valsti Latviju, jā, tad, piemēram, ja tā ir Latvija, tad dzimumu, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, te tāds maza niansīte, lai jūs te tagad tā cītīgi nespaidītu to kalendāru, jā, ko es iesaku. Jūs varat uzrakstīt, teiksim, 1950. gada 1. jūlijas. Ja, rakstam ar cipariem, domuzīme, un tad uzreiz pārliekam uz nākamo lapu, reku nav jāšķirsta kalendārs 50 gadu atpakaļ, piemēram. Ja. Telefons, prefiks ir +371, ja tā ir Latvija, un ievedam telefona numuru. Tālāk ir, ja jūs esat fiziskā persona, tad nav nekādu jautājumu, ievedam, ja jūs esat juridiskā, jā, tad attiecīgi aizpildam nepieciešamo informāciju. Fiziskai personai banka un konta numurs, kā jūs redzat, nav obligāti. Obligāti tikai tas, kas ir ar zvaigznītēm. Šeit ir svarīgi adrese, mājas numurs, dzīvoklis, pasta indeks. Pasta indeksam rakstam LV, domuzīme,
3000, piemēram, ja? Bez atstartiem, bez nekā, lai ir korekts formāts. Esmu saskārusies, cilvēks saka, es nevaru pieregistrēties ārprāts, ko darīt? Ievadi pareizi pasta indeksu, ja? Tāda maza nianse. Izvēlamies pilsētu, valsti un tā tālāk. Šeit ir jāklikšķina tikai tad, ja jūsu informatīvā adrese atšķirās no tā, kur jums sūtīs produktu. Ja neatšķirās, neaiztiekam. Ja? Tad šeit, kur piekrišana, es parasti atzīmēju šādi, es piekrītu visam, ja? Un tad, ja man gribās kaut ko izņemt ārā, pieņemsim, ka negribu tur informāciju kaut kādu, tad izņemu. Bet, bieži vien iesaku atķeksē visu, pēc tam izmainīt to var. Tā, un tālāk, ejam tālāk. Šobrīd es nekur tālu netikšu, bet parādīšu jums, kad sistēma pabļaus, ja kaut kas nav kārtībā. Ja, par to arī nav jāuztraucās. Bet pareizā situācija viņš jūs pārliks veikalā, kur jūs varat izvēlēties produktus. Reku te neko neaizpildīju, neko pareizi neaizdarīju, tā kā, protams, sistēma bļauj. Bet, ja viss ir korekti, tad esam veikalā, izvēlamies, kas mums nepieciešams. Tālāk, nākamajā solī mēs liekam produktus, kas mums dod piegādē, varētu teikt, pa brīvu, jā, tas ir tikai pa 1 eiro. Šobrīd kompānija ir ļoti dāsna, ne tikai kapsulas, kā bija sākumā, bet ir dažas no šķidrām pudelēm, jā, daudzas jums dos arī bezmaksas piegādi. Tātad to varēsiet papētīt, jā, bet tāda maza nianse, uzreiz grozā neliekam to, ko mēs izmantojam piegādēji. Grozā mēs ieliekam to, ko mēs pirksim, un nākamajā posmā izvēlamies to, ko mums dod piegādēji. Arī pievērsuši jūsu uzmanību, kad papētiet uzmanīgi, parasti ir kompānijā šobrīd arī ir promo akcija, piemēram, ir dezinfekcijas līdzeklis, jā, 2 ņem, 3 pa brīvu, vienkārši parulēt uz leju un droši paskatieties, kas ir maksimāli pieejams un izmantojam. Ja, protams, ja ir vajadzība, es nesaku, ka obligāti jāņem, bet nepalaižam garām. Tā, tas ir par reģistrāciju. Tad vēl šeit, rekur, kā jūs redzat, ir sadaļa uzaicināt jaunu cilvēku. Kā to var izdarīt? Jūs šeit varat ierakstīt e-pasta adresi, izvēlēties valodu, ja, un te ir nedaudz par to, kā viņu ieliks sistēmā, vai jūs paši, es iesaku pašam, izvēlēties to pirmo sadaļu, vai ka sistēma pati iemet zem kāda no jums vai no jūsu partneriem. Un tad vienkārši nospiežam, tagad viņš pabļaus droši vien, ja? Jā, tagad viņš pabļaus, jo tāds e-pasts jau ir izmantots. Bet jebkurā gadījumā tad man uz e-pastu atnāks tas pats uzaicinājums, kuru nospiežot, cilvēks trāpīs uz šo vietu, ko mēs pirmīt apskatījāmies. Ja? Starpības nav nekādas. Tā kā var reģistrēt tā, var reģistrēt šādi. Tālāk, ko es vēl gribētu pateikt par norēķiniem. Sadaļa norēķini, automātiskā nosūtīšana, to, teikšu atklāti, neizmantojam, bet iespēja tāda ir, ja jūs zinat, ka katru mēnesi jūs gribat, piemēram, dienu un nakti, tad aizpildam, kas ir aizpildams, un viņš katru mēnesi jums sūtīs. Ja? Bet neizmantojam. Tātad svarīga lieta, reku biznesa nodeļa, tā teikt, ja, biznesa rēķins. Ko šeit var redzēt? Te var redzēt jūsu tekošā mēnesi nopelnīto naudu. Te nedaudz uzkavēsimies, ja, reku mans vīrs čakli strādāja un šomēnes nopelnīja 179 eiro. Aha. Lūk, un tālāk, tad var skatīties tādas lietas, kā kopējais apgrozījums, jā, cik viņš ir bijis aktīvs. Ja jūs esat uzmanīgi klausījušies un skatījušās, jūs noteikti redzēt, ka šie punkti jau parādījās sadaļā pašā pirmā, kuras rādīju struktūra. Ja? Tie ir tie paši punkti. Un te sākās pats interesantākais. Reku šeit komisijas no cenu starpībām. Tas ir tādā gadījumā, ja šīs partneris būtu pats uzaicinājis šomēnes kādu cilvēku, te viņam būtu aprēķināta komisija. Kā viņa veidojas? Aicinot cilvēku, jūs varat dabūt komisiju no cenu starpības starp to, kas ir jums kā partnerim, un starp to, kas viņam kā klientam. Es parādīšu noteikti arī uzreiz to slaidu, lai es tā nerunāju par tukšo, ja? Šeit redzat, ja? Konkrēti, pieņemsim, cilvēks ir pasūtījis produktu dienu un nakts, viņš kā lojālais klients pērk par šo vidējo stabiņu. Jūs redzat, te ir produkta nosaukums, cik viņam ir punkti,
Es runāšu, teiksim, par dienu un nakti konkrēti, lai mēs pa vienu piemēru. Tātad dienu un nakts 250 punkti, veikala cena 87,50. Ja cilvēks reģistrējas kā lojālais klients, viņš viņu izmanto pa 75 eiro. Šī cena viņam ir mūžīgi mūžos, un tā ir viņa priekšrocība. Tas ir tas, ko viņš dabūn kā klients. Ja? Neko vairāk, nekādi bonusi, nekādas dāvanas, nekas nav, jo viņam ir tā lojālā klienta cena. Viss, jo viņš nav partneris, viņš nestrādā, viņš neko neizmanto, neko nedara. Iegaumēm vienkārši to starpību un nesolam cilvēkam brīnumus, ja, jo klients neko nedabūs. Tātad, ja viņš reģistrēs kā partneris, pirmais pirkums, jebkurā gadījumā viņam būs par šo kolonu, tas ir attiecās uz visiem. Pirmais pirkums ir vienāds. Bet sākot ar otro, parādās īpašās klienta partnera cenas, kas jums būs mūžīgi mūžos, neatkarīgi no tā, vai jūs pirksiet katru mēnesi, vai reizi ceturksnī, vai reizi pusgadā, vai nepirksiet vairs nekad. Bet kā praksa rāda, cilvēki pērk katru mēnesi un priecājās un vēl aicina cilvēkus komandā. Tātad, ja ir tā atšķirība, un jums, kad cilvēks ir piereģistrējies, ja viņš ir nopircis dienu un nakti pa 75, jūsu cena 62, tad šajā gadījumā, ja jums ir attiecīgi tā starpība no viņa pirkuma 12,5 eiro. Ja, tā kā bieži vien mēs iesakam dienu un nakti un prodēcīt kapsulas, reku šeit ir visas kapsulas, tā rinda, ja, kā jūs redzat, šeit ir vēl arī starpība 3 eiro. Rezultātā, kad cilvēks ir piereģistrējis, paņemot standarta komplektu, jūsu komisija ir 15,50 eiro. Ja? Tikai par to, ka jūs ieteicat, padalieties, un reiķinat paši. Tas ir tāda mazāka pirkuma. Ja cilvēks ir ņēmis kaut ko lielāku, paņēmis klāt arī, teiksim, keratīnu, kologēnu, manas asinis, vēl kaut ko, bet šāda paša principa tiek apreicināta jūsu komisija. Un, tā praksa rāda, ja 3-4 cilvēki piereģistrēti, 100 eiro jums ir kabatā. Tīri no tā, ko jūs ieteicat, un padalieties ar informāciju. Tā, vēl atcerēšu, bet atgādinu svarīgu lietu, ka šobrīd reģistrējoties partnerim pa 500 punktiem uzreiz vienā pirkumā, viņš dāvanā dabūna keratīnu. Šķidrais keratīns, kuram pat iepirkšanas cena, kā jūs redzat, 35 eiro. Ja? Ļoti vērtīga dāvana. Šeit ir tas pats slaids attiecībā uz kosmētiku, to jūs arī varēsiet papētīt, ja nu kas, kur to var atrast, uzreiz arī parādīšu, lai jūs redzat, tā, es te bišķi pazaudējos, bet viss ir kārtībā, tūlīt es atradīšos, vakars jau ir tā. Mūsu mājaslapā, jūsu kabinetā, tur, kur ir Zona Čliena kluba, ir sadaļa materiāli для скачивания, ja? Tas ir materiāli lejuplādei. Un šeit, izvēloties valodu, es bieži, parasti ņemu krievu, arī rādīšu to piemēru. Jūs varat papētīt, paskatīties, palasīt. Ja? Ļoti daudz informācijas, tik daudz informācijas, man liekas, kā šai kompānijai nav nekur, visi pārdomāts, visi pārtulkots. Tātad šeit skatāmies, reku, ir kompensācijas plāns, ir autoprogramma, prezentācijas, startu plāns, krievu valodā arī katalogs duālais, PDF formātā arī šo var izmantot, lejuplādēt un sūtīt. Ja? Tagad nevēršu vaļā. Un tad attiecīgi ir, kur ir cenu lapa, tā varētu pateikt. Es atvainojos, bišķi bremzēt no krievu uz latviešu, bet domāju, ka visi var saprast. Un izvēlēs atkal mūsu cenu lapu, kas ir domāta zonai, kur ir minēts LV. Ja? Un šeit ļoti smuki PDF formātā visu var redzēt, visas cenas. Gan šķidrās formas, gan kapsulas, gan attiecīgi tas, ko es rādīju veikalā kosmētika, visu lazizāli šeit, ko varat izdrukāt, izmantot, ja jums tas ir nepieciešams. Ja? Bet, kā es saku, vienmēr ir parocīgi, kad jūs varat paskatīties savā profilā. Tā, tas tad neliela līriska atkāpe, ja, no biznesa akaunta aizejot uz cenām. Tā, tālāk, šādi veidojas tā pirmā komisija. Tālāk ir tas, ko es esmu minējis, reku daļa, priekš GGL, tas ir Golden Group Leader. Atkal no kurienes mums tas līderi un kas tie vispār pa statusiem. No šīs pašas prezentācijas, ja, es domāju, ka jūs bišķi savādākām acīm turpmāk skatīsieties mūsu zūmus, ja, kad šādi mēs ar jums izrunāsim. Tātad pirmais ir tas Group Leaders. Ja jūs viņu dabūjat 30 dienu laikā, tad tas ir Golden Group Leader.
Ja aptuveni jūsu ienākums, tas ir aptuveni. Šeit ir minēts, tāpēc, kā es jau teicu, ja precīzi te aprēķināt var tikai tad, kad darījums ir noticis un pa cik jūsu cilvēks ir iepircies, vai tas ir atkārtoties, vai viņš uzreiz ir paņēmis. Tā kā, bet plus mīnus tā arī sanāk. Tie, kas strādā jau kādu laiku, domāju, ka var man apstiprināt, ka jā, tāds ir. Reku Golden Group līderi, tad ir junior team līderi. Kādi ir tie nosacījumi, status un vispārējais? Tā, man te arī ir tāda tabuliņa. Es ielikšu arī grupā mūsu. Tā, kā es jau esmu minējusi, princips, jums pašam ir 500 punkti, un jums ir 3 partneri, kuram katram arī ir 500 punkti. Tas ir nosacījums, lai ietu pa karjeras kāpnēm uz priekšu un virzīties uz augšu. Tālāk, tātad jūs kā līderis savā grupā pelnat ne tikai no tā, ka ir pieslēgušies cilvēki, bet arī no tā, kurā līmenī viņš atrodas. Tad es tā speciāli te liku dažādas krāsas. Ja, pirmais līmenis, reku rozā krāsa, ir 5%. Otrais līmenis ir 4% un tā tālāk, un tā tālāk. Un aprēķinot konkrēti šī piemēra kopējos cilvēkus iesaistītos, ja, jūs pieslēdzat 3, katrs no jūsu pieslēgtiem pieslēdza 3, kopā tie ir 13 cilvēki, piemēram, ja viņi iepirkušies pa 500 punktiem, tātad kopā jūsu struktūras punktu skaits ir 6500. Nu, tas arī tāds piemērs, ja? Un jūs kā līderis dabūsiet gan no tiem cilvēkiem, ko jūs pieslēdzat, nu, minētā pirms tam piemērā tas bija 15,50 €, gan procenti 5 no viņu pirkumiem. Šeit es parādīšu arī to slaidu, kas ir rādīts prezentācijā, ja, šeit var redzēt pa līmeņiem, kurā līmenī ir kādi procenti. Tātad pirmais ir 5, otrais, trešais ir 4, ceturtais 3 un tā tālāk un tā tālāk. Nestāstīšu tālāk, jo 6. līmenis, tas ir 729 cilvēki. Ja? Šobrīd Latvijā ir 500, nu tā kā jūs varat iedomāties. Mums ir ko darīt un katram audzēt šitik lielu komandu. Ja? Bet tīri atgādināšu vēlreiz par to principu. Pats galvenais, jums pašam aktivitāte 500 un 3 kājas pa 500. Par aktivitāti runājot. Ko nozīmē manis paša aktivitāte? Viens, ja es esmu pati iepirkusies 500 punktu apmērā, ražošanas mēneša laikā, vai arī cilvēki, kas ir reģistrējušies kā klienti. Klients, ka viņš nopērk kaut ko, viņš skaitās te pie jūsu 500 punktiem. Partneris parādās savā struktūrā un dzīvo savu dzīvi. Tāpēc šajā gadījumā, piemēram, ja es esmu nopirkusi dienu un nakti piereģistrējusies plus kapsulas, ja kapsulas man dod piegādi pa 1 eiro, man ir 250 punkti. Bet es pastāstīju draudzene saka, es arī gribu. Draudzene piereģistrējās, ja, bet nevis kā partneris, bet kā klients. Viņš saka, nu, es lietošu, es tur negribu nekādas struktūras, nekādus biznesus, neko. Lūdzu, lai reģistrēs. Viņus pirmkums nebūs šeit. Tas nebūs jūsu partneris. Viņi stāvēs, tā teikt, blakus istabā, bet punkti skaitīsies jums. Un jūs iepērkoties pa 250, plus jūsu draudzenes, kura reģistrēs kā klients, arī pa 250, arī dos jūsu kopējo biznesa aktivitāti. Ja? Man ir bijis gadījums partnerim, kurš iepirkās pa 100 punktiem, nu, tas bija atkārtotais pirkums, un viņu visu pārējo aktivitāti ir uztaisījuši klienti. Tāpēc arī šeit nav jābaidās no tā, ka, ai, dieniņās man te katru mēnesi pa 500 punktiem jāpērkās. Nav. Ja jūs negribat, jūs vispār varat, kā lai saka, neiepirkties un nedarīt, bet ja jūs to darat katru mēnesi, parādīšu, kādas ir priekšrocības. Ja jūsu aktivitāte ir 250 punkti, pirmajā mēnesī jūs esat kvalificējušies, ja, tad sākot ar 2. mēnesi, jūs varat dabūt dāvanā sausās brokastis, kā es jau minēju prezentācijas sākumā, kad izstāstīšu, kā tas notiek. Kas notiek, ja jūsu aktivitāte ir 500? Stāstīšu maksimumu, lai tā jūs pakārdinātu. Tātad jūs esat reģistrējušies, tie, kas piemēram vakar, šodien mums pievienojas veica 250 punktu aktivitāti, silti iesaku līdz svētdienai uztaisīt vēl 250. Kāpēc? Tāpēc, kā sākot ar pirmdienu, mums ir jauns mēnesis, un jūs veicot savu 500 punktu pirkumu varēsiet dabūt dāvanā vai nu manas asinis, vai nu chlorofilu, vai nu lazizālu kapsulas. Pie tām tikai 16. datumā to darot, tikai Latvijas partneri dāvanā dabūs vēl
papildu šai dāvanai dabūs chlorofilu skrubi. Tā ir šāda ekskluzīva iespēja no kompānijas puses, ko esam runājuši ar Maritu, kā varētu mūs atbalstīt un palīdzēt attīstīties, un kompānija ir ļoti pretimnākoša. Ja? Kā es jau minēju, pagājušajā mēnesī tas bija ķermeņa sviests, šoreiz chlorofils, nākamēnes atkal sviests, tā kā jūs neko neesat zaudējuši, visu var paspēt. Tas ir attiecībā par dāvanām. Tā. Tālāk, reku, ja jūs esat junior team līderis, te jums ir savi bonusi, nu tā kā šajā gadījumā mans minētais piemērs ir team līderis, viņš jau dabū nevis 0,5%, bet 2% no kompānijas apgrozījuma, un reku sadala, te parāda, ka šobrīd kompānija 481 team līderis, un sadalot visu uz galviņām, tā teikt, ir 268 punkti. Uzreiz pasaku, ka tie punkti, tie nav eiro. Punkti ir jāreiķina, koeficients ir 0,25. Šajā gadījumā papildus bonus ir 67 eiro, tikai tāpēc, ka cilvēkam pašam 500, 3 kājas pa 500, ja, un viņam ir izveidots status. Teikšu atklāti, skatījos savu profilu, ja, mans bonus ir 242 eiro. Nu, es esmu augstākā statusā, līdz ar to, jo augstāks status, jo lielāki bonusi. Pie tam tas ir papildus. Jo, kā jūs varat redzēt šeit, te ir vēl viens bonus. Tas gan sākot ar team līderi tikai un uz augšu, ja? No kopēja jūsu visas komandas apgrozījums 6%, kas attiecīgi veido punktus, un naudā tas ir vēl 69 eiro. Ja? Tas bonus ar to bonusu jau ir 150. Tālāk skatāmies, ja šeit vēsturiski parādās, cik ir pieslēgti cilvēki, ir kaut kāda limiti vai nav, un reku ir tā sadaļa, pa ko es minēju, ka jūs dabūjat no pirmā līmeņa, no cilvēka pirkumiem, 5%, kas punktos būtu 25,60, reiz 0,25 ir 6,40. 6 šeit, 5 tur, 2 tur, tā un šitā, un kopā tas arī veido kopējo komisiju. Ja? Tas ir tas princips, kā mēs te pelnam. Bet uzreiz arī var pateikt, kad vislabāk to var redzēt tad, kad jūs jau sāksiet kaut ko darīt un papētīsies un sapratīsies. Jo tagad, skatoties svešus ciparus, nu arī nu tā, apmēram, nu labi, kaut ko to, kaut kur šeit, kad būs pašam, tad jūs redzēsiet, ka tas ir par to, šeit ir klāt par to. Tā, tālāk, uzskaits periodi ir tā sadaļa, расчетные периоды, kur mēs varam redzēt vēsturiski informāciju, kā, pieņemsim, reku parādās, ka tekošā periodā viņš vēl nav beidzies, šitik un tik nopelnīts. Šeit, kur ir filtri, ir iespējams paņemt iepriekšējo periodu, piemēram, ja, un redzēt, ka pagājušā mēnesī mans partneris nopelnījis 307 eiro. Ja, tad vēl vēsturiski 93. periods, rekute bija 175, nu un tā tālāk. Tā ir vieta, kur vēsturiski var apskatīties, pie tām nospiežot uz datumiem, parādās aprēķins, kur jūs varat pārbaudīt, ja jums gribās izdrukāt, saglabāt, tas viss, ko mēs redzam tagad, arī parādās vēsturiski. Tā, tad ir sadaļa virtuālais maks. Tas ir tas, kur mums glabājas nopelnītā naudiņa. Mēs viņu varam pārskaitīt partnerim, piemēram, reku te pievienot transakciju parādās sadaļam, un pārskaitīt, nu, teiksim, šī kāja izdomā pārskaitīt man, izvēlās pārvietot lietotājiem, ievadu summu, tur vienalga, nezinu, tur 100 eiro, un uzrakstā ID. Ja? Nu, šobrīd man tas neizdosies, tāpēc, ka man nav aktīvs biznesa asistents, bet, nu, princips, lai jūs zinat, ja, tiem, kam ir, tie varēs pamēģināt, tiem, kam nav, viņš beidzās, viņš maksā uz gadu 34 vai 7 eiro samelošu. Ja. Faktiski tur 1,5 eiro mēnesī, ja jums ir tāda vajadzība, droši var pieslēgt. Man ir pieslēgts, bet manai vienai kājai nav, jo parasti es skaitu kājai, nevis kāja man. Bet šeit ievadam, ja, kad gribam pārvietot naudiņu, ievadam ID numuru, nospiežam nākamo posmu, nu, tagad viņš pabļaus, es pieļauju domu. Jā, nu tieši tā. Un tad tā naudiņa aizies, jūs redzēsiet, tur parādīsies vēlreiz vārds uzvārds, lai jūs esat droši, ka jūs skaitat tam, kam gribējāt, nevis kļūdēties. Tā, un maza nianse. Otrā pusē, kad cilvēks saņems, viņam arī jāiet virtuālajā mapā un ir jāapstiprina. Ja, ka viņš tiešām grib tikai tad, viņam tā nauda būs, un tikai tad viņš viņu varēs lietot. Tā.
Višķiņi izslēgšu skaņu. Jā. Tā, un pēc tam nākamā daļa ir pasūtījuma vēsture. Tā ir jūsu pasūtījuma. Ja? Pieņemsim, ko man te kāja ir sadarījusi, reku visu, ko te ir sasūtījusi. Un šeit ir svarīgs moments. Reku pasūtījuma kods, tas tā, informatīvi. Datums, kad jūs esat veikuši, reku pieņemsim 16. jūlijā, mana kāja ir veikusi pasūtījumu, un kā jūs redzat, līdz 16. augustam vakaram tie punkti ir aktīvi. Ja? Kāpēc arī svarīgs moments veikt pasūtījumus 16. datumā, jo tikai tajā dienā, tikai vienreiz mēnesī punkti dubultojas. Un attiecīgi šeit jūs varat ar filtriem palasīt tos ārā vai iekšā, kam, kad, kas ir beidzies, lai jūs redzat, kuri punkti jums komandai ir dzīvi, kuri tūlīt beigsies. Pieņemsim, ka šodien vēl viņi ir spēkā, bet pa nakti viņi dzēšat, kā jūs redzat, laiks 23:59, un nākamajā dienā jūs atnākat, jums tur trūka 100 punkti, nākamajā rītā jau 200. Es tā provizoriski, ja. Šeit var nodrošināties pret tādu iespēju drusiņu papētot. Tā, un tepat Zonečļiena kluba ir manas struktūras, visi pasūtījumi. Tas parādās nevis mani, kā iepriekšējā, bet visas struktūras. Tā, te viņš parasti drusciņi padomā, jo pasūtījumi ir daudz, un gandrīz 5 mēnešu laikā, viņi ir sakrājušies diezgan daudz. Tā, bet, ir tas pats, ir filtri, uzbūve ir tāda pati, teikšu tā, man kā grāmatvediem šitā vispār ir bauda, ja, ka es redzu, kā ir izstrādāts, cik smalki, cik visu var redzēt, tad tikai, kā saka, ņem un lieto. Reku šajā struktūrā, pieņemsim, ir 3 pasūtījumi, šodien ir bijuši vakar 2, ja, un tā tālāk jūs varat paskatīties. Tā. Tālāk ir mūsu klientu pirkumi, bet, kā es jau minēju, tas ir tad, ja jums tie klienti ir. Šai kājai nav, tad arī, kā saka, naņiet и сюда нет. Nekā arī tā nav. Un šīs būtu tas galvenās lietas, ja, ko es gribēju parādīt. Galvenais mums ir veikals un mūsu Zonečļiena kluba, ja, tas ir tā kā mūsu vieta, kur mēs kaut ko darām. Te, protams, ir vēl varat paspaidīt pogas, jā, te ir apbalvojumi, paaugstinājumi, ir jūsu struktūra, instrumenti ir vizuālais prezenteris, arī attiecīgi svarīga lieta ir lejuplādes materiāli, jā, un jūsu tieši personīgā sadaļa, kur jūs varat pamainīt savus kontaktdatus, rediģēt, izmainīt paroli un tā tālāk, jā. Šīs ir tādas pamatlietas. Tā es pārskriešu ar acīm pišķiņu, vai es atbildēju uz visiem jautājumiem, vai vēl kaut kas. Tā, kā tikt pie nākamā statusa, ja? Kā jūs redzējāt, un es jau minēju, ir jābūvē komanda. Tātad nosacījums vienāds, pašam 500, 3 kājas pa 500. Pie tam svarīgs moments, ja? Ka man daži saka, vai, es te pieregistrēju cilvēku, viņš neko nedara, tur aizbrauca vai vienalga tur kaut kāda apstākļi, ja? Bet ir zem viņa cilvēks. Un te ir svarīgi saprast, kājas aktivitāte nevis ir tikai šī augšējā cilvēka aktivitāte, bet visas šīs kājas, visas. Tikpat labi jums te 2 no 3 var pieslēgties, katrs pa 250, un šī kāja jums jau dod aktivitāti. Ja? Tā kā nesatraucamies, ka kāds kaut ko nedara, teikšu jums vairāk, tas ir 90% gadījumā, ka tā nav, ja visi pieslēgtie kaut ko dara. Tā, un tas ir par šo. Punkti, jā, nopelnītie vai nepazūd nopelnītie punkti, ja, piemēram, neko nesūt nākamajā mēnesī. Kā es jau minēju, 30 vai 31 dienu, faktiski mēnesi, tie punkti ir dzīvi. Tālāk gan jums parādīsies, ka viss ir 0 un viss ir jāsāk no sākuma. Bet par to nav jāuztraucās, īpaši, ja jums apakšā ir komanda un komanda kaut ko dara. Tā. Nākamais vēl par lapu. Jā, par lapu es domāju, ka es pastāstīju, centos tā nepārāk iedziļinoties, bet vismaz parādīt galveno. Vēl ir lietiņa tāda, kā reku ātrie bonusi. Noteikti pieminēšu, jo esmu dabūjusi visus. Inesīte arī dabūja mums šo bonusu. Jā, es domāju, ka arī Kristīna dabūs. Jā. Tā kā izmantojam iespēju. Un papildus nopelnītām naudām kompānija par to, ja jūs ātri jums izdodas uzbūvēt komandu, arī dod jums papildus naudiņas, pie tām diezgan labas. Kā jūs redzat, team līderis 30 dienu laikā 250, executive līderis 60 dienu laikā vēl 500 eiro klāt. Papildus visam nopelnītām. Un šī schēma, tas ir tas, ko mēs arī runājam.
ko es te mēģināju, nu, te krāsaini zīmēt, ja, jūsu aktivitāte 500, 3 kājas pa 500, un šīs ir aptuveni nopelnītais, aptuveni, tāpēc, kā es minēju, nav iespējams precīzi aprēķināt, nevar zināt, pa cik cilvēks jums iepirksies, vai viņš uzreiz pa 500 iestartēs, vai paņem 250 pēc nedēļas vēl, ja, jo tad mainās arī tā komisija. Bet galvenais, ka jūs saprotat principu, kad ir komisija no pieslēguma, komisija no pirkumiem un papildus komisijas vēl no statusiem. Tā. Par klientiem, partneriem teicu, šodien bija tāda frāze, kā uzrunāt cilvēks. Es jau nemāku ar viņiem runāt, kā viņam teikt. Ja? Tātad īpaši forši, ja jūs jau esat palietojis produktu, bet teikšu uzreiz sākumā, arī nemaz nevajag baigi teikt, baigi stāstīt, aicinām uz prezentācijām. Pirmdienās mums ir apmācības partneriem krievu valodā, pat tikpat, cik vairāk cilvēki neiet runa pa Latviju, mēs skatāmies plašāk un plašumā, ja mēs ņemam Lietuvu, Igauniju, skatāmies Ukraina, Krievija un tā tālāk, ja cilvēki saprot krieviski, angliski tik brīvi nerunā varbūt, ja, kā kurš, bet pārsvarā. Tāpēc notiek partneru apmācības krievu valodā, pie tām ar mūsu augstāk stāvošo līderi, aplaina Natālija Kuzmenko no Ukrainas, ja, un teiksim, šo pirmdienu būs arī ļoti svarīgs ciemiņš, Romāns vārdā, ja, mēs ar Maritu vadīsim, tā kā būs informācija arī noteikti mūsu čatā. Silti iesaku pašam baigi daudz nestāstīt, ja, jo ir vieglāk atsūtīt linku pāris vārdi, ja, kad ir labs produkts. Atslēgas vārdi, ko es tā bieži vien iesaku, ka tas ir 100% dabīgs, kad kompānija ir ražotājs, kad noliktava ir Eiropā, ja, ir iespēja ātrās piegādes, ir bijis tā, ka cilvēks trešdien pasūta, piekdien ir klāt. Tad attiecīgi, kad izēvielas ir no tām valstīm, kur aug tie augļi, ogas un tā tālāk, citi produkti, ja, tad tas pastāstīt par tām priekšrocībām, ka tas ir ekstrakts, ka viņš ir koncentrēts. Tas pats mūsu kolagēns, uz ko bieži vien ir vislielāka atsauksme, ja. Kristīna neļaus samalot noteikti, jūs redzat, mēs pirmdien arī vādām zūmus, ja. Kristīna, paldies vēlreiz milzīgs, ja, Inesīti, un tad mēs trietā mēģinām arī par produktu drusciņu parunāt, ir arī ieraksti pieejami, kāpēc šķidrais, kāpēc kolagēns, ka viņš ir bagātināts ar C vitamīnu, hialuronskābi, hidroitīnu, glikazamīnu, tas viss jau ir iekšā vienā mazā glāzītē. Jums nav te tagad pa 10 buņģām jāmēģina sabakstīt visu, kas jums ir nepieciešams. Un tā par katru no produktiem. Tātad šīs ir lietas, ko es tā iemetu makšķirā apmēram un saku, un zini, mums ir Zooms. Pirmdien krieviski, ceturtdien latviski, un attiecīgi atsūtīt tev linku. O, jā, forši, es saku, nekur nav jābrauc, superīgi iedomājies, tu vari uzzināt, un nekautrējus pieminēt, kad ir iespēja arī nopelnīt. Nesēžam un, nē, es te tikai produkti un nē, droši arī sakam, ja, tad jūs dzirdēsiet, vai cilvēks grib, nestāstam tur par kompānijas, tur kaut kāda biznesa iespējama būvēšana karjeru, ja cilvēkam svarīga veselība. Klausamies, jo ja viņam interesē veselība, protams, vairāk stāstam par to. Ja jūs dzirdat, ka ir ieinteresētība par papildus ienākumu, protams, arī pasakam, ka ir iespēja nopelnīt, ja, un šeit ir iespēja nopelnīt. Es domāju, katrs no jums, kas šeit piedalās, jau var pamāt ar galvu, jā, tik ir jādara. Tātad par ko vēl, kas man te bija pierakstīts, par kādām cenām tirgot? Tāds interesants jautājums. Stāstīšu par savu pieredzi, jūs, protams, varat darīt, kā jūs gribat. Es vienmēr cilvēkam saku, kad ir veikala cena, bet tu vari pats noformēt pirkumu internetā, izvairos no vārda reģistrēties, jo tas kaut kā bišķiņ piebremzē. Saku, tu vari pats noformēt pirkumu, tev kurjers atvedīs diezgan ātri, ja, praktiski bezmaksas piegāde ir 1 eiro, kurjers tev pat pie durvīm atvedīs. Nē, man tikai 1 pudele, es neko negribu, man 1 pudele, es gribu caur tevi pasūtīt. Es saku, labi, bet man ir tā veikala cena. Ja cilvēks saka labi, tad viss ir kārtībā. Ja? Nevajag tēlot māti Tereze un visiem tirkot par pašizmaksu. Es arī mācos, un jau man sāk izdoties, jo vēl, teiksim, iepriekšējā kompānijā man tā vienmēr likās, es taču dabūju pa 10, kāpēc man jādod pa 15. Tāpēc, ka es esmu šeit iekšā, tāpēc, ka es novērtēju savu laiku, tāpēc, ka es šeit esmu, piedalos, es esmu reģistrējusi, kurjers man atvedīs, tad man jātērē laiku, lai ar tevi satiktos, atdot un tā tālāk. Gribi, reku tev ir links, piereģistrējas pats, visi forši. Negribi, tev ir veikala cena.
Nu, es tagad tā drusciņi rupjāk varbūt runāju, bet pēc būtības vērtējam sevi un savu laiku, un paldies, Inese, ja? Tieši tā. Un nav jādod kādam pavelti. Ja cilvēks grib, viņam ir iespēja tāpat kā jums pieregistrēties. Tā kā es silti iesaku pa veikala cenu. Pie tām, ko uzreiz gribu teikt, kad zem veikala cenas tirgot nedrīkst. Protams, ir izņēmumi, ka tur māsai, meita un tā tālāk, nu labi, radiniekus es vispār neapspriežu, tiem mēs arī varam atdot pa pašizmaksu, nu saprotiet pašu, jā, tās robežas. Bet, ja tur kaut kādai, tur paziņai, tur nezinu, kolēģijai, vēl kaut ko, zem veikala cenas ne. Virs var. Ja, piemēram, kolagēns maksā 3,250, nu skaidrs, kad vēl kādu laiku atpakaļ, ka mums tikai kapsulas deva piegāda pa 1 eiro, tad piegāda maksāja 11, nu un, protams, tur salasot 5 pudeles, jums ir izmaksas uz transportu. Tad pilnīgi droši, ja jūs varat paņemt 33 vai 35, kā jums gribās, bet ne mazāk, jo ieejot mājaslapā, viņš redz to cenu. Ja? Tāpēc arī, nu, nedempingojam, tas agri vai vēlu tas nāk ārā un par to, kā lai saka, un tik tālu, kad var vienkārši izslēgt no kompānijas. Tā kā, bet šeit arī ir jautājums par to, par sevis vērtēšanu. Par to, kad ir labākais laiks pieregistrēties, kad ir tas brīdis, kad ir jāsūta. Vienmēr saku šodien. Bet tā, nu, tā ir, jā, vienalga, kaut vai jūs reģistrēsieties 15. datumā, tā būs tā labākā diena, jo nākamais mēnesis sāksies, jums pirmās 30 dienas iet neatkarīgi no tā, kurā brīdī ir piereģistrēts cilvēks, jā, viņš nedalās pa ražošanas mēnešiem. Tāpēc negaidām, reģistrējamies, kompānija atved, jūs pa to laiku jau paspēt vēl kādam pastāstīt, jā, un tā tas aiziet, un vinnē tas, kas, kā lai saka, nebremzē, jā, kas arī padalās ar informāciju, kas arī sajūt rezultātus sajūt, nu, es gribētu teikt, visi, agri vai vēlu, ne visi ir ieklausās sevi, jā, bet ar laiku, kad saka, jā, tu zini, man tur draugi saka, ka man tāda savādāka, man tur tās, un jā, es tiešām paklausījos Zoomu, un es ievēroju, ka jā, es arī labāk guļu. Jā, tas ir runājot par produktu dienu un nakts, jo tad, ja cilvēks neieklausās sevi, tikai skrien un darās, viņš nevienmēr piefiksē tās izmaiņas. Tā, par ātriem bonusiem teicu, par punktiem teicu, vēl tāda lieta, kā atmiņas paliks, es biju ielikusi mūsu čatā, kā lai es pasaku tā pieklājīgi, nekautrējamies izmantot, jā, tas ir, kur ņemt cilvēkus, kā viņus, no kurienes, jā, kur kādās grupās viņi var sastapties. Izstāstīšu 2 vārdos, man pa darbu zvana ik pa brīdiem nodokļu konsultants un piedāvā jaunākos seminārus. Nu, mēs tā neesam redzējušies nekad, tikai telefoniski, un vārds pa vārdam, kā jums iet, kā mums iet, viss super, jā, cilvēki mazāk reku uz semināriem arī, nu tā ir, kā ir, dažas firmas taisās ciet, daži reku hobijus atrod, dažiem tur laiks kaut ko darīt. Es saku, jā, ziniet, es arī te atradīju hobiju, es esmu tīkla mārketingā. Es tā arī skaļi saku, es nekautrējos, ja? Un es saku, superīgs produkts veselībai, dabīgs, ja, 100%, ātrās piegādes, pasaulī vaļā, mājaslapa 14 valodās. Un viņš saka, jā, un kas un ko sāk jautāt. Protams, ja es dzirdētu, ka cilvēks teiktu, ai, zini, jā, es te makšķerēt sāku, ja? Un, protams, viņam pilnīgi vienalga, ko es stāstu, es neuzspiežu, bet tai pašā laikā klausamies, ja? Un cilvēkam bija interese, ne sev, bet sievai, jo sieva strādā pa manikirmeistare, un attiecīgi viņi ir bijuši semināros, un tagad ir mūsu jaunais partneris. Nu, tāds stāsts no dzīves. Tā kā jebkurā gadījumā nekautrējamies kādam vēl kaut ko pastāstīt, un nekad nevar zināt, vai cilvēks meklē papildus ienākumu vai veselību. Paldies, Inese, Inese man tiek aplausus, īkšķis un visu pārējo. Jā, mēs satiekam visur cilvēkus un nedomājam cilvēku vietā. Nevajag. Vai šitam nav naudas, vai šitam tieši otrādi ir, viņu nauda neinteresē, vai šim ar veselību visu labi, vai te reku galīgi slims. Jūs nekad nevarat zināt, kas cilvēkam notiek dzīvē, kas notiek viņu veselībā vai viņu radinieku veselībā, draugu paziņu un tā tālāk. Piedāvājam, izstāstam un tālāk klausamies. Ja? Tas ir tā atgriezniskā saite. Un vēl viena lieta, ko es arī silti iesaku izmantot, ir kontaktu saraksts. Par to Marita arī mums stāstīja, arī bija seminārs apmācoši, kas ir bijis. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka
Ik pa brīdim cilvēki, ar kuriem es esmu runājuši, reku, man arī ir šodien pat es te dažus pierakstīju, tāpēc, ka es domāju pa vienu tēmu un pēkšņi atceries bāc, man taču vesela čupa ar cilvēkiem. Varēja tam uzvanīt, kamēr atceros, fiksi pierakstu vārdus un kādu brīdi vai nu zvanīšu, vai nu sūtīšu ielūgumu ar Zoomu. Ieteikums nesūtam ielūgumu ar Zoomu vienkārši to, ko nosūta Marita, ja? Vai nu iepriekš ierunājam, vai nu kaut kādus pāris vārdus ieminam, jo savādāk tā ir baigā spamošana. Jo tad cilvēks, viņam nerodās interesi kaut kur ieiet, paskatīties, palasīt, ja? Kas labi diezgan strādā, tīkli, tie, kas izmanto, jā, sociāltīklus, arī no pieredzes varu teikt, man ir bijuši cilvēki, kas vienkārši tā čeris, kā saka, ne mani draugi, ne paziņas, bet mani draugi uzrunā, kāds kaut ko grib pamēģināt, kāds, kuram kaut kas interesē. Ines atkal liek īkšķi, super, jā. Tā kā izmantojam arī šo iespēju. Cilvēki ir visur, informācija ir visur, un ļoti labs, paldies vēlreiz Kristīnas ieguldījums, paldies Inese, jā, par to, kad tiek stāstīts par produktiem. Ja? Pat šeit cilvēkam vienkārši jāpieslēdzās Zoomam, ja viņš netiek tajā laikā, kas ir pilnīgi dabīgi, ir arī ieraksti, tos arī var izmantot. Tā kā droši. Mans mērķis noteikti ir, lai komanda ir stipra, zinoša, pārliecinoša, pārliecināta, kas grib mācīties, kas grib kaut ko uzzināt, kā es to uztveru. Mēs šeit apgūstam jaunu profesiju. Nāk rudens un ej nu sazini, kas te būs, kā te būs, ja? Bet jebkurā gadījumā gan stiprā veselība, gan papildus ienākums nevienam absolūti nav traucējis, tā kā droši. Izmantojam, es saku, kā sūkļi bērni, pieņasim, viņi tādi ļoti labi rādītāji, viņi visu jaunu, viņi pilnīgi tā kā sūklīši tāds tā kā švammīts, jā, šito, bērnam tur Facebooks vai Telegrams vai TikToks vai vēl kaut kas absolūti nerod nekādas problēmas. Mēs kaut kā, nē, es jau te pogu nevaru nospiest, es to nemāki, mācies, tik ilgi, kamēr nenospiedīsi. Nezini, lasi, klausies, jā, interesējies. Tad mēs esam interesanti gan sev, gan apkārtējiem, gan mēs kaut ko zinām, mākam, un tīri tā pēc pieredzes, kā man viena dāma teica, viņa saka, es nekad nebiju domājis, ka tīkla mārketings dos man tādu pārliecību par sevi, kad es māku, ka es zinu, ka man izdodas. Viņa saka, kurš malacis? Es malacis, ja? Tā kā tā arī ir. Kurš malacis? Mēs esam malači. Droši, ja ir jautājumi savam sponsoram vai man, ja vēl kaut kas, ko es nepaspēju izstāstīt, es mēģināju tā ātri, bet pamatlietas, ko minēšu noteikti vēl ir superīgi iespēja kompānija, Telegram chats, kur jūs varat pilnīgi pavelti dabūt ārsta konsultāciju. Tā, es izslēgšu arī šeit. Jā, ārsta konsultāciju ir iespējams izmantot, uzdodot konkrētos jautājumus, jo mēs neesam ārsti, šis produkts nav zāles, jā, tas ir bioloģiski aktīvās piedevas. Un arī attiecīgi, protams, šeit, ja ir kaut kādas komplicētākie gadījumi, ir kaut kāda nepieciešama smalkāka informācija, jūs varat dabūt bezmaksas ārsta konsultāciju. Man īsumā ir viss. Es labprāt uz jums paskatītos, ieslēgtu kameras, kas var ieslēgt, ja kaut kādi jautājumi. Tagad, kā Kristīna saka, tagad ir tas brīdis, kad uzdot jautājumus. Tagad es tā varu lepni teikt. Forši, prieks redzēt. Paldies, dāmas, jā. Forši. Nu, lūk, vēl ir kaut kādi jautājumi, varbūt kaut ko es vēl neizstāstīju. Vai kaut kas vēl nav skaidrs? Man. Jā, droši. Nē, ja es esmu tagad, nokavējis tās 30 dienas, neiesaistītos jaunos partnerus, tad es esmu nokavējis, es vairs nevaru, vai man skaitīsies tagad no cita mēneša? Kā turēt to piereģistrēšanos? Vienīgais, kas ir nokavēts, ir zelta kauss. Tas ir vienīgais. Pārējais ir spēkā. Jā. Tas nav nokavēts, vienkārši viņš tiek piešķirts pirmajās 30 dienās. Pēc tam visi statusi, visi te nosacījumi 500, 3 kājas pa 500, viss ir spēkā. Tikai kauss. Un tad, ja es tagad kādu iesaistu, tad es viņam varu dot to iespēju, ja? Tajās 30 dienās. Protams, jūs kā sponsors, tagad kā zinošs sponsors, ja? Varat izstāstīt cilvēks mīļais, tev ir forši iespēja, aiziet, ja? Es tev palīdzēšu, es tev izstāstīšu. Vēl šeit, kas man ļoti patīk, šeit nav tāda segas raušana katram uz sevi, ja? Tīri kāpēc? Zaiga noteikti var apliecināt, arī rādot šo schēmu, es pieslēdzu 3 cilvēkus, tad man rodās 4. ja? Man personīgi viņu vairs nav kur likt, jo šajā līnijā es varu pirmajā ielikt tikai 3. Ko es daru? Ja man šeit ir Zaiga, piemēram, ja? Tad es varu viņai pieslēgt kādu cilvēku.
Vienu no 3, piemēram, ja? Jo man pirmā līnija jau ir pilna. Ja man rodās vēl kāds cilvēks, un es redzu, ka šeit, piemēram, Inese gan piedod, nav tikusi ne pie viena, viņa pati baigais malacis, ja? Protams, ja, jo man ir jāskatās, lai ir tāds līdzsvars pa komandu. Ja šeit ir Inese, piemēram, ja, un es redzu, Zaiga jau strādā, viss super, vēl vienu cilvēku pati pieslēgusi, trešo dabūs, es ielikšu te Inesi tagad. Tagad paskatos, rekomendēja Gita, piemēram, Gitai 2 ir, man parādās vēl viens, es viņai slēdzu nākamo, Gitai ir status, viens priecīgi, visu superīgi, ja? Tad, kad Gitai pašai ir 3 cilvēki, viņa ies dziļāk un savu 4. cilvēku uzdāvinās savam partnerim, ja? Un šeit nav tā, ka, vai mans cilvēks nekur, ja? Man tāpat viņu nav kur likt. Un šeit šī visa ir mana komanda. Tā nav tikai. Katram ir sava personīgā, tā teikt, bet es esmu šeit augšā, ja, šī ir visa mana komanda. Un tad es paskatos, kam es varu palīdzēt, kam vajag kaut ko pieregulēt, kam pieņemsim viena kāja vairs nestrādā, vai cilvēks jau kaut kā ir apstājies drusku, viņa vajag to brīnumu pendeli, ja, arī brīžiem tas ļoti labi nostrādā. Tā kā nokavēts nekas nav, šeit var tikai palīdzēt. Jā, paldies. Lūdzu, vēl. Tā, vēl ir klusums. Labi. Kristīne? Nē, neko? Labi. Nē, es varu pateikt. Jā. Man ir kaut kāda aiztura vai kas man ir, bet es nevaru nekādīgi saprast, kā tas ir, ka tie punkti dubultojas tajā 16. datumā. Viņi tā kā ieskaitās gan iepriekšējā mēnesī, gan jaunajā mēnesī. Tas ir tā? Viņi, kā lai es to tā izskaidroju, tie punkti, tad, kad rēķina 16. datumu tavu aktivitāte, vēl nav nodzēšusies iepriekšējie un jau skaitās nākamie. Tikai tajā dienā, jo vakarā viņi jau būs nodzēšusies. Tas tā sanāk, ka viņi ieskaitās 2 mēnešos? Viņi ieskaitās vienā mēnesī, bet 2 reizes. Un tagad paskaties, piemēram, kad pavērot, cik tev būs punkti 16. augustā, ja, un pie tā būs visi, kas ir mēnesi veci, plus tie, kas ir pieskaitīti 16. augustā. Jo nebūs nodzēšusies no 16. jūlijā. To labāk ar piemēru. Tavot, kad tu ieraudzīs, cik tev punkti, tev pieskaitīsies 16. datums, viņš nāks klāt. Priekš aprēķiniem, priekš statusiem, priekš bonusiem, viņš nāks klāt. Labi, vēl nav. Labi. Jā, labi. To varbūt, to vislabāk redzēt pēc piemēra, bet ko es varu silti ieteikt, 16. datumā uztaisam savus 500 punktus un dzīvojam zaļi un tālāk strādājam uz komandu. Ja? Jo tad jums nav jāuztrauc, vai man būs aktivitāte, nebūs, vai. Nav nekādi vai, ja pašam ir mēnesi, ko lietot, daļa varbūt var paņemt uz pārdošanu, jo jebkurā gadījumā ir cilvēki, kas nopirks no jums no rokas, tā teikt, ja? Jo vienalga būs tādi. Un attiecīgi ir tie 500 punkti, diena un nakts ir 1250. Piemēram, ja? Ņemam dienu un nakti, tad nezinu, tur kolagēnu, chlorofilu, vita C, paņemam batoniņu, šampuns, balzāms, nākamā mēnesi vēl kaut ko. Es taisu 2 kājas savu un to savu fiktīvo, kā es saucu veikals, ja? Es dabūnu 2 pagājuši mēnesi, 2 ķermeņa sviestus. Vienu man nopirka, ja? Jo es tāpat 2 nelietoju, plus 20 eiro. Uz līdzenas vietas. Šomēnes man būs 2 chlorofilu, tajā skrubi. Vienu es atveršu lietošu, ja? Otru es pastīšos. Es varu uzdāvināt, ja? Es varu pārdot, es varu pielikt bonusu, es varu darīt ar viņu, ko es gribu. Es jau zinu, kam es gribu uzdāvināt, ja? Līdz ar to, es reāli dalos priekā. Tie mazie paraudziņi, kas nāca, es arī daļu esmu izdēļājuši. Es zinu, ka cilvēks nodarbojas ar sportu, ja? Ka viņam tas olbaltumvielas ir svarīgi, šeku reku pamēģina. Jā, tā ir jāņem palikusi, jā, labi. Lūk. Jā, tā kā tādas lietas notiek, un es ielikšu arī mūsu čatā šitās savas bildītes, ja jums vajag. Padodiet kādu ziņu, jā, paldies, jā, jo viens, ko mēs runājam, otrs, ka jūs varat būt vizuāli, un es pieļauju domu, kā es jau minēju, arī tas, ko mēs redzam Zoomos, tie čati, jā, tie slaidi, viņi arī savādāk drusciņi varbūt uztversies. Tā, es redzu kaut kā, vai naudu var saņemt, ja nav biznesa asistenta. Saņemt kur?
Izņemt uz konta vai kā tu to biji domājusi? Tā, no kura, Kristīna, pagaidām, nē. Es domāju, ka tas bija domāts, vai tā kā komisijas skaitās, viņas taču skaitās. Ja? Kad es pārskaitīt partnerim, es varu un viņš var saņemt. Es nevaru, ja nav aktīvs biznesa asistents, es nevaru pārskaitīt citam. Saņemt var, jebkurā gadījumā. Es tikai nevaru pārskaitīt, ja nav viņš aktīvs. Bet saņemt var. Nevar pārskaitīt kādam partnerim, ja? Nevar. Partnerim nevar. Saņemt var. Jā. Nu, redzi, tā kā es mēģināju, kad rādīju, pārskaitīt es nevarēju. Bet ja es ar savu aktīvo biznesa asistentu skaitītu šim cilvēkam, kuram biznesa asistents nav aktīvs, viņš var saņemt. Ja? Tāpēc šeit ir svarīgi izvērtēt. Šis absolūti nav obligāts nosacījums. Gribi izmantot, ja tu nevienam neko neskaiti, tev teoriju arī nevajag pēc būtības. Ja? Bet arī silti iesaku tādu lietu. Ja jums ir 500 punkti pašam jau šomēnes, jums vēl parādās kaut kādā aktivitāti un cilvēki kaut ko grib pirkt vai vēl kaut ko, tad es iesaku uztaisīt šeit augstajā līnijā, uztaisīt vienu veikalu vai, teiksim, atklāt fiktīvo kāju. Kāpēc? Tāpēc, jā, jūs esat iepirkušies priekš sevis, tad jūs no šejienes turpinat kaut ko pirkt, jūs saņemat bonusu, kur ir 5% no šīs kājas pirkuma. Kaut gan cena ir tā pati kā jums. Ja, tad tas ir dubult bonus. Tā, varbūt, lai nosēžās, bet ko es uzreiz iesaku? Ja pašam ir 500, uzreiz taisīt vienu kāju, ar kuru pirkt šādus variantus. Jo tad jūs dabūniet vēl procentus no jūsu klienta, no jūsu partnera pirkumiem. Ja? Tādas nianses. Tā, no kura līdz kuram datumam skaitās mēnesis, kā es jau minēju, no 16. datuma līdz nākamā mēneša 15. Un tagad 15. augustā mums beidzās periods. Ja? Bet vēl visu, ko var paspēt, nenormāli daudz un pat vēl vairāk. Ja? Tā, vēl kāds varbūt jautājums? Klusums? Labi. Labi. Tad es arī braukšu mājās, novēlēšu jums jauku vakaru. Ja kādi jautājumi, dāmas, droši nekautrējamies, tāpēc man ir svarīgi, ja jūs saprotat. Tiklīdz jūs saprotat, jūs varat izstāstīt tālāk pa komandu, ja tiklīdz jūs varat izstāstīt, jūs attiecīgi varat būt droši, un nevis tiklīdz jums cilvēks kaut ko pajautā, vai es nezinu, pajautāšu sponsoram. Arī tas nav nekas, arī to var darīt. Arī esam darījuši tā, kad ar jūsu jauno cilvēku, kurš, pieņemsim, ir tīkla mārketingā zina kaut ko un saprot, ir bijis tā, ka mēs vienkārši norganizējam tikšanās vai no Zoomā, vai tur WhatsAppā, vai vēl kaut ko, ja? Jo pilnīgi dabīgi, ja jūs sākumā vēl nevarat tik daudz izstāstīt, jūs vēl nezināt. Tāpēc vai nu aicinām uz Zoomiem, pirmdien krieviski, ceturtdien latviski, vai nu norganizējam tikšanās, vai vēl kaut kādā veidā. Nav obligāti kaut kur jābrauc. Man ir bijusi tikšanās ar meiteni, kas dzīvo Francijā. Ļoti superīgi, jā, es viņu pirmo reizi redzēju, bet viņas sponsors ieteica, mēs sazinājāmies Zoomā laikā, viss reģistrācijas, viss ir noticis, jā, viņa mums ir pievienojusies. Tā kā tā. Kā es vienmēr saku, neliekam rāmjus, neizdomājam cilvēku vietā, ejam, esam pārliecināši, droši, jā, un noteikti ir tie, kas darbojas ar produktiem, zina, kad viņi tiešām strādā. Ja, te ir visas iespējas, ja, visa pasaule ir vaļā, nav jāgaida, piemēram, tā pati Anglija, viņa vairs nav Eiropas Savienībā, bet tas ir absolūti nekas, jo kompānija noliktava ir tajā pusē, viņi nesūt no Polijas, viņi nav par muitām jādomā, vēl kaut kādas lietas, ja, Krievija ir noliktava Maskavā, ja, tā pati Baltkrievija nāk no Maskavas, viss diezgan ātri notiek un absolūti nav nekādu šķēršļu. Gan, man liekas, es izstāstīju pat vairāk, nekā es biju domājusi, bet es ceru, ka jums tas noderēja. Noteikti, Ļena, paldies. Ļoti daudz informācijas. Es domāju, ka, teiksim, jaunajiem ļoti pozitīvi un viss saprotami. Un ja nu kas, tad tieši